Labvakar, dārgie latvieši, nelatvieši un visi tie, kas jūtās piederīgi Latvijai. Jau pavisam drīz, burtiski pēc pāris stundām, Latvijā iestāsies jaunais gads, tātad 2024. gaļīmo gadu nomainīs 2025. gads. Vai viņš būs labāks, vai viņš būs sliktāks, katrā ziņā viņš būs savādāks. Principā šai svētku uzrunai nevajadzēja būt, jo jūs redzat arī, cilvēks ir nesagatavojies, to dara lidostā, un man pat nav ko iepist pa godu jaunā gada atnākšanai Latvijā, un teikšu vairāk, ne brīdī es būšu lidmašīnā. Tātad, bet pēc daudz cilvēku lūgumu es nevarēju, atteikties, izpildīt savējo igadējo pienākumu, veikt uzrunu. Vēl jau vairāk es pieļauju domu, ka man uzruna, žēl, protams, nav vairs Levita kungs, kas bārstīs pērles. Es pieļauju domu, ka Rinkēviča uzruna pat varētu būt diezgan sakarīga. Tā kā, bet ja jūs gribat paklausīties kaut kādas saldās uzrunas, cik patiesībā tas gads ir bijis sarežģīts, bet nezaudēsim optimismu, jo mums ir spēcīgi sabiedrotie, visu šito stāstām gabalu jūs varat pieslēgties Latvijas pirmajiem kanāliem, paklausīties televīzijā. Man nekas tāds nebūs. Īsumā ļoti izanalizēsim gadu un novēlēšu visiem laimīgu 2025. Tātad, ar ko 2024. gads mums ir palicis atmiņā? Principā nevarētu teikt ar kaut ko nereāli sliktu un kaut ko nereāli labu, bet teiksim godīgi, mēs smuki un pārliecinoši, dodamies iekšā huiņā, un cita vārda man nav, Pateicoties lielākoties tam, ka mums valda absolūta bezatbildība. Absolūta, Salīdzinājumam paskatīsimies tagad, kur atrodas mūsu slavenais doktors Mengele Pavļots, Nekādas atbildības par viņu pieņemtajiem lēmumiem. Kariņš atrakstījās, kaut kāda atbildība, kaut kāda par nepareizi pieņemtajiem lēmumiem, par izsaimniekotajiem miljardiem. Vai kaut kas tāds ir bijis? Nē, vai tas būs, es dodu 99,9%, ka nekas tāds nebūs. Un tas patiesībā padara mūsu Latviju un kopējo Lietuvu, ko mēs tiecamies pa mazliet tādu, varētu teikt, komisku un man nesaprotam, teikšu godīgi, tāpēc, ka cilvēks spēj izsaimniekot miljārdus un tai pašā laikā par to nenest absolūti nekāda atbildība. Turpinājumā, šobrīd valdība, mēs paši zinām, kā tika organizēta, kā viņa tika veidota un kas viņu pārstāv, Pārstāv tātad Siliņas kundze, kas patiesībā, būsim godīgi, viņi diez vai varētu vadīt kolektīvu vairāk pa 500 cilvēkiem bordelī. Ja šeit jau būtu 6 cilvēki, tas jau būtu pa sarežģītu. Bet šāds cilvēks mums vada valdību, un ko mēs sitam rociņus un priecājamies, visi kārtībā. Valdībā pie citiem idiotiem paņemt vēl kaut kādu moderni idioti, pieņemsim progresīvie, tur tipiskākais piemērs Briškens, kas sēž bolacis un vispār neko nerobīja, tā tad idiots satika idiotu un ļoti labi sadraudzējās. Tā arī dzīvojam, tā arī principā ir pagājis 2024. gads, pilns ar aplamiem lēmumiem. Pēkšņi saprast, kad pazuduši miljardi, kas ir paredzēti Rail Baltica izbūvē, pazuduši kaut kādi miljoni, kas bija jānovirz vēl kaut kādās palīdzības fondos un vēl tā tālāk. Bet viss ir labi, viss mierina, ka viss ir kārtībā, dārgie draugi, kārtībā nav. Tai pašā laikā es negribu teikt, ka es esmu tās teorijas piekritējis, ka Latvijā viss ir slikti. Absolūti nē. Es uzskatu, ka Latvija ir izdevusies valsts. Es uzskatu, ka tajā dzīvo labi cilvēki. Es uzskatu, ka mēs esam spējīgi dzīvot daudz labāk. Mēs nedzīvojam slikti. Teikšu godīgi, braukājot pa pasauli, es varu teikt, ka mēs dzīvojam tīri labi. Bet tai pašā laikā, protams, ir kur tiekties. Es absolūti negribu glorificēt to, ko mēs esam sasnieguši un teikt, ka viss ir baigi ideāli. Absolūti nē, mums ir uz ko tiekties, protams, nevajag pazemot tos, kas kaut ko dara. Nevajag arī noslēgties pa sliktu tam, kad viss šeit jau ir slikti, te nekas nebūs un tā tālāk. Nē, šim es nepiekrītu un es ar visu cieņu noņemu cepuri. Šajā gadījumā es varu noņemt brīles to cilvēku priekšā, kas Latvijā kaut ko dara un mēģina šitajos sarežģītajos laikos izdzīvot. Protams, jāņem vērā arī, ka mums blakus ir neadekvāts kaimiņš, kas absolūti nesaprotam rīkojās un nezinu, kurā brīdī, tā kā mērkaķis ar granātu rokās, kurā brīdī tā granāta tiks palaista, vai viņa tiks nolikt maliņā, vai viņa tiks kaut kur aizmest, to mēs nezinām. Bet, dārgie draugi, es esmu diezgan droši pārliecināts, ka 2025. gads nesīs mums milzīgas pārmaiņas, un mēs būsim liecinieki, kā sabrūk šis melu un pazemojuma
impērija, jā, kas ir turējusies vairāk kā 100 gadus, ko šobrīd pārstāv modernā Krievija. Es esmu diezgan pārliecināts, ka tā notiks. Bet ne jau par Krieviju mēs šeit esam nākuši runāt. Es domāju, ka Latvijai būs gads labs. Centīsimies katrs no mums darīt to labāko, ko mēs varam dot. Pie dīrsas, kas tur būs, protams, ka tur būs nākamie kāriņi, nākamās siliņas un tā tālāk. Un diez vai mums šobrīd ir kaut kādas reālas iespējas, nezinot, izņemot kaut kādu valsts apvērsumu vai vēl kaut ko, uz ko es absolūti nemudinu, ka mums ir iespējas kaut ko labot, jo diez vai šie cilvēki atkāpsies. Viņi mēģina kaut ko imitēt, darbošanos, kaut ko grābt, kaut ko darīt un tā tālāk un tā tālāk. Kas viņam sanāk? Absolūta huīņa, atvainojiet par tiešumu. Absolūta huīņa, tiek imitēta kaut kāda darbība, kas nevienam principā nahuj nav vajadzīga. Labāk dotos viņi kaut kādā atvaļinājumā, lai piešķir algas, nezinu, uz 12 mēnešiem braukt projām un likt mierā. Vismaz nekāda huīņa netiks pieņemta. Tātad, madāms un misjē, ar šo es jums gribu paziņot, ka 2025. gads noteikti jums nesīs tikai pozitīvas pārmaiņas. Es domāju, ka mēs koncentrējamies uz labo un aizmirstam visu slikto, kas ir bijis, jo, ja mēs koncentrēsimies uz slikto, uz negatīvo, vēl jau vairāk, ja sāksim ņemt vērā kaut kādas vateņas, ka viss ir slikti, viss ir mēs mirstam un tā tālāk, manuprāt, dzīve aiziet gruzonā. Vai mums tas ir vajadzīgs? Nahuj, tas nav vajadzīgs. Teiksim godīgi. Tiem, kam ir ko pacelt, man nav ko pacelt. Es varu pacelt augstāk, savējo gimbālu. Bet tiem, kam ir ko pacelt, dārgie draugi, paceliet šampanīšu glāzes, paceliet rūma glāzes, paceliet sūles glāzes, ūdenīt, ko kurš tur jums dzer. Iedzeriet par 2025. gadu. Es ceru un es ticu, ka tas būs daudz labāks. Galvenais, dārgie draugi, paliekat kopā ar adekvātiem cilvēkiem. Jūs esat tas, kas jums ir apkārt. Tie cilvēki, kas ir apkārt, veido arī jūs. Ja jūs būsiet kopā ar idiotiem, lasīsiet jaunākās ziņas, grūzīsieties un tā tālāk. Es domāju, ka nekas labs šajā gadījumā tur nevarētu sanākt. Bet, ja jūs attiecīgi analizēsiet informāciju, sev apkārt pulcēsiet jautrus, pozitīvus, normālus cilvēkus, domāju, ka 2025. gads būs daudz veiksmīgāks par 2024. gadu. Tātad, draugi, priekā ceļojiet, izbaudiet dzīvi un viss būs labi. Pavisam noteikti, galvenais koncentrējamies uz pozitīvo. Un tagad, ja kāds grib paklausīties, cik mums bisi gājis un cik viss patiesībā ir ok, slēdzaties, paskatieties, panorāmas vai vēl tur kādas uzrunas, kas, principā, es saku, nahuj nav vajadzīgs. Tātad, dārgie draugi, priekā šajā gadījumā man nekā nav, bet priekā es noteikti iedzeršu kopā, kad es atgriezīšos Latvijā. Tajā gadījumā es arī sākšu atzīmēt jauno gadu. Tā kā laimīgi 2025. gadu, draugi!